Sveicināti visi, kas ir pievienojušies šajā webinārā par locītavām. Mans vārds ir Agnese Zīris, jau 17 gadus darbojos veselības klubiņā un priecājos šodien sveicināt jūs webinārā, kuru vadīs mediķis naturopāts Solvita Zepa, izklāstot vairāk, sīkāk un smalkāk visas lietas, kā tad tas izskatās no medicīnisko zināšanu puses, plus vēl klāt arī liekot holistisko pieeju, ja? Solvita to visu pati jums pastāstīs. Gribu aicināt Solvitu, kas patiesībā klubam pievienojās diezgan nesen. Sākumā viņas skatījums bija diezgan tāds skeptisks, jā, kā jau mediķim. Tad, kad viņa izpētīja šos jautājumus, jā, un ieraudzīja pati savus rezultātus, viņa teica, jā, tā ir ļoti laba lieta. Solvita, tu teici aicināt uz skatuvi, dodu tev mikrofonu, lai tad tev viss veiksmīgi izdodās. Jauku vakaru. Paldies par tik jauku pieteikšanu. Jā, nu tad ķersimies klāt prezentācijai. Jā. Tā. Es redzu kaut kuru no slaidiem, tie, kas nav pirmie, varbūt varētu palūkt pirmo slaidu. Jā. Tad paldies visiem, kuri ir pieslēgušies. Šodien izklāstām un apskatām tādu ļoti svarīgu lietu, kas īstenībā ir viena no biežākajām veselības problēmām. Tā ir locītavu veselība. Tā būtu tā sliktā ziņa, bet labā ziņa ir tā, ka tam visam ir risinājums. Šodien to izskatīsim no tāda holistiska skatījuma. Kas tad ir holistiskā pieeja, kad mēs nevis ārstējam kāju, roku, galvu, smadzenes vai vēl kaut ko citu atsevišķi, it kā atrauti no organisma, jā, bet mēs skatāmies to no vispārējā organisma skatījuma, tātad kopumā skatām, jā, organismu kā kopumu, jā, jo mūsu dažādās sistēmas nestrādā atrauti viena no otras, jā, gan nervu sistēma, gan balsta kustību sistēma, vai izvadu sistēma, vai sirds asinsvadu sistēma, un citas, jā, tas viss darbojas un ir ļoti saistīts savā starpā. Jā, varam pāriet uz otro slaidu. Jā, tātad, kas tad tā locītava ir? Bieži dzirdam locītava sāp, arī tas stīvums, piemēram, locītavām, kad locītavas ir stipras, tad arī cilvēks jūtas laimīgs. Jā. Locītava tas ir mūsu kaulu savienojums, kas tad arī nodrošina mūsu kustības. Locītavas ir ļoti dažādas, jā, tad mēs visi zinām, jā, rokās, kājās, jā, lūk, un kad mēs ar tām varam izdarīt dažādas kustības, saliekties, atliekties, pievilkties, rotēt kājas, rokas. Lūk, un locītavas ir dažādas. Jā, tāda. Pirmais droši vien, kas nāk prātā, kad mēs runājam par locītavām, tad tā ir droši vien, ka durvju eņģe, kur ir iesaistīti divi kauli, ja, mēs atliecam roku, saliecam roku, vienkāršas locītavas, kas ir no diviem kauliem sastāvošas, nu, un arī saliktās locītavas, kur ir iesaistīti 3 un vairāk kauli. Varam pāriet uz nākamo slaidu. Jā. Vienmēr jau ir interesanti saprast, ja, no kā sastāv locītava, šajā gadījumā locītava, tāpēc, ka grūti ir runāt par to, kas tur var notikt, ja mēs neizprotam, jā, to uzbūvi. Nu, tātad te attēlā ir redzama locītava, tā ir ceļgala locītava, jā, viens kauls,
augšstilba kauls, apakšstilba kauls, mūsu skrimšļi, kas mums ļauj tātad locītavu locīt, kas tiek arī ieeļoti, jo savādāk mēs nevarētu kustināt kāju vai roku. Un pateicoties tam, tad mēs arī nejūtam sāpes. Ja tur notiek kādi deģeneratīvi vai iekaisumi izraisīti procesi vai nodaluma procesi, ja, tad mums sāk traucēt sāpes. Lūk, attēlā ir redzamas arī saites, locītavu saites, kas uz to celīti satur kopā, kā arī locītavas šķidrums, jā, pateicoties kuram locītava tiek barota, notiek vielmaiņas procesi, un arī palīdz šis šķidrums arī locīt mūsu locītavas. Un locītavas somiņai, jā, tad redzama, kā saka, tas gaišs sarkanais, jā, zīmējumā, tā kā svītriņa redzama. Mums organismā patiesībā ir ļoti daudz locītavu, kā mēs pat par to ikdienā pat nepadomājam un neaizdomājamies, ka mums pat ir veselas 286 locītavas. Tas ir ļoti liels skaits. Un mūsu gudrais organisms tās baro, jā, piegādā gan skābekli, gan barības vielas, gan savukārt tiek paņemtas sliktās vielas, jeb atkrituma vielas, un tad ar venozajām asinīm tās tiek novadītas uz aknām un nierēm. Aknas, kā zināms, ir mūsu laboratorija, organisma laboratorija, un nieres tālāk atfiltrē un attīra asinis. Limfu tā simboliski sauc par mūsu organisma kanalizāciju, ja, un tā ir ārkārtīgi ļoti svarīga loma, jo tā palīdz izvadīt toksīnus, un tā ir ļoti, ļoti liela nozīme imunitāte, ja, un locītavām arī ir limfmezgli. Limfmezgli, protams, ir visā mūsu organismā, ja, un tad limfmezglam ir šī te funkcija, ja, kas ir aizsarga funkcija, ja, jo mūsu limfocīti, kas ir baltās asins šūnas, veic tādu ārkārtīgi svarīgu darbu. Ja, viņi ir kā karavīri, kas stāv mūsu organisma sardzē, un kolīt parādās kāds svešinieks, kurš tur nav vēlams, vai tā ir baktērija, vai tas ir vīrus, vai tās ir sēnītes, ja, to noķer un iznīcina. Jā, tad varam pāriet uz nākamo slaidu. Tad iepriekšējos slaidos, jā, tad pieskāros tam, ka tāda informācija, ka locītavas nav visas vienādas, jā, nav tikai kā eņģītes. Tās ir dažādas, un mūsu kauli ir savienoti ar saistāvdiem, jā, tie ir skrimšļi. Ir tādi kaulu savienojumi, tādas locītavas, kurās ir iespējamas kustības, tāds, nav tik milzīga kustība amplitūda, un arī citi savienojumi, kā piemēram galvas kausa šūves. Varbūt ir redzēts, ja, makets vai galvas kausa makets vai kaut kur fotografijās, ja, galvas kausa, ja, tās sastāv no šuvēm. Un šīs te šuvītes, kā piemēram avotiņš, bērniņam dzimstot nav saaudzis, ja, lai kauliņi atvieglo piedzimšanās procesu, un tie mazliet nāk viens otram virsū, un jā, tad pēc piedzimšanas pamazām notiek šūju pārkaulošanās. Skrimšļainās locītavas. Tie ir savienojumi ar skrimšļiem, tiem būs noteikti ierobežotas kustības. Un runājot par mugurkaula diskiem, ribas, krūšu kauls,
par diskiem mēs, par mugurkaula locītavām mēs reti kā domājam kā par locītavām, jā, bet tās arī mums nodrošina kustības. Un, ja notiek kādas problēmas ar diskiem, rodas diska trūce vai kādas citas veselības problēmas, jā, tad tas arī rada sāpes. Sinoviālās locītavas. Locītavu sprauga, tātad plus šķidrums, plus, kas ir saistaudu soma, ko visu satur saites un arī muskuļi. Ja, un bez šaubām, ka šis te sinoviālais šķidrums ir nepieciešams, lai novērstu berzi un locītava tiktu barota. Un tas arī nodrošina brīvas kustības. Nu, un šīs te locītavas, kuras sauc par sinoviālajām locītavām, jā, mums nodrošina ļoti lielu kustību amplitūdu, kā ceļi, gūžas locītava, to vispār var apļot, jā, diezgan plašā amplitūdā. Tāpat arī ar rokām mēs varam izpildīt kustības, kas ir tādā arī lielā, plašā leņķī, arī elkoņa kustība, jā, pateicoties tam, mēs varam spērt plašus soļus, veikt dažādas darbības, izmantojot rokas, kājas. Jā, varam pāriet uz nākamo slaidu. Jā. Tad, runājot par locītavām un imūnsistēmu, šīs ir ļoti savā starpā savstarpēji saistītas lietas, jo limfmezglos dzīvo imūnšūnas, kā jau minēju, katrai locītavai ir savs limfmezgls, un tad limfocīti iznīcina šos te neaicinātos viesus, jā, vai tās ir baktērijas, vīrusi, sēnītes. Nu, kā piemēram artrīta gadījumā tās var būt sēnes vai hlamīdijas. Iekaisums. Kas tad mums liecina par to, ka ar locītavām kaut kas sākt palikt ne tā, kā mums gribētos, ja skatāmies pietūkst ceļgals vai pietūkst, piemēram, rokas locītava, tā apsārsta, paliek sārta, paliek silta. Jā, tas viss nozīmē par to, ka liecina par to, ka organismā ir sākušies iekaisuma procesi. Tas mums šķiet nepatīkami, traucē dzīvot, īd, sāp, bet šie procesi ir tieši organisma aizsarg procesi. Tas liecina par to, ka organisms cīnās, jā, ka limfocīti veic savu darbu, ka mūsu organisma karavīri, jā, cīnās ar šo te, ar iekaisumu. Jā, varam pāriet uz nākamo slaidu. Tā. Tātad tūska un apsārtums ir tie procesi un tās parādības, ja, kas mums signalizē par to, ka locītavām nav kārtībā, un tās tad mums ir jāglābi. Runājot par dažādām deģeneratīvām parādībām, locītavu sistēmā, tā viena no tām var būt krakšķēšana. Jā, kad pieceļoties vai apsēžoties vai pārvietojoties, jā, locītava krakšķi un varbūt arī sāpes. Staigājot, pārvietojoties, ceļot smagumus, apsēžoties, arī varbūt arī sporta nodarbības vai arī ikdienišķas mūsu kaut kādas citas darbības, kuras mēs veicam, jā, mūs sāk ierobežot, arī pat miera stāvoklī, piemēram, tas tā saucamais rīta stīvums, kad kādu pusstundu, piemēram, cilvēks nevar locītavas iekustināt, jā, ir tāda kā īdēšana, sāpēšana. Un, kad izkustas, tad tā kā tas drusciņā pāriet, un šis te stīvums ir raksturīgs arī pēc
pasēdēšanas, jā, piemēram, cilvēks ir pasēdējis stundu, pusstundu, jā, viņam ir grūti atsākt kustības, un tad varbūt ir arī ievērots, jā, kad ir cilvēks saka, ne, es labāk drusku pastāvēšu, man pēc tam būs grūti piecelties, jā, tad šis te jau signalizē par problēmu, un te jau būtu jāsāk meklēt risinājumus pilnīgi noteikti un ar steigu, jā, pie šādas jau situācijas. Jā, varam pāriet uz nākamo slaidu. Locītavu sāpēm ir dažādi iemesli, nu, divi, teiksim, galvenie grupas sāpju cēloņi. Viena tāda liela locītavu patoloģiju grupa ir tā, ka problēma nav locītava, teiksim, ne jau locītava, tur ir nodilusi, vai kas cits ar viņu slikts ir noticis, jā, bet tā pati gripa, piemēram, jā, kad ir zināms, jā, kad gripas situācijā, gripas gadījumā, kā mēs sakām, lauž kaulus. Jā, sāp locītavas, jā, te pie vainas ir gripas vīrus, jā, parovīrus. Tāpat arī locītavu sāpes var izsaukt vairogdziedzera patoloģijas, kā piemēram hipotirioze, jeb vairogdziedzera samazināta darbība, arī var izsaukt sāpes locītavās. Tāpat arī nepietiekama vielmaiņa, kad aknas vai nieres nespēja tikt ar savu darbiņu galā. Jā, nepietiekami notiek šī vielmaiņa, tātad jau vielas, kuras būtu jāizvada no organisma, jā, tāds atkrituma vielas, tās vēl turpat tajā locītavā vēl apgrozās. Jā, nepietiekama vielmaiņa notikusi arī izraisa sāpes. Reimatiskā polimialģija, poli tas nozīmē daudz, jā, dažādas sāpes, jā, reimatiska rakstura dažādas sāpes un daudzās locītavās, tā kā pa visu organismu. Nu, un arī, protams, dažādas sirds asinsvadu saslimšanas un arī ļaundabīgās onkoloģiskās saslimšanas, jā, kad arī var izraisīt locītavu sāpes. Un arī otra tāda liela locītavu sāpju grupa ir tā, kad problēma ir locītavās, jā, tas viena no tām ir nodilums, jā, kad traumu gadījumā vai arī ilgstoša smaga darba gadījumā, ja, kad cilvēks ir strādājis, piemēram, ilgstoši darbu, kurš prasīs lielu staigāšanu, ja, un nekāda profilakse nav notikusi, kā arī locītavas nav tikušas pabarotas, ja, tad tās nodilst, un skaidrs, ka nodilstot skrimslim sākas locītavu sāpes, ja, tad viens no šiem te problēmu cēloņiem iekaisums. Nu, te jau arī minēja, ja, kad iekaisums rodas dažādu infekciju dēļ, nu, un traumas. Ja. Trauma var būt pat jau aizmirsta, kaut kāda ielaista, neārstēta, tā var būt sportistiem, tā var būt kāds kritiens no velosipēda, kāda aizķeršanās, kā ir aizķērusies, cilvēks ir kritis, atbalstījies pret acities ar piemēram, rokas vai kājas locītavu, ja, un guvis traumu, tā ir kā apārstēta, bet ar gadiem tā var likt par sevi manīt. Jā, varam pāriet uz nākamo slaidu. Tad par osteoartrītu. Osteoartrīts nodilums. Nu, jāsaka, ar šīs patoloģijas ir vairāk raksturīgas mūža otrajā pusē, ja, un jo lielāka ir slodze uz organismu, jo ir lielāks risks.
Te, jā, lielāks risks var būt cilvēkiem, kuriem ir palielināta ķermeņa masa un darbs uz kājām. Intensīvi fiziski smags darbs, piemēram, dažādi smagi lauku darbi, tīpaši, ja cilvēks ir visu savu dzīvi strādājis, jā, šo te fizisko darbu. Un raksturīgs, ka deformācija progresē pakāpeniski. Tas tā nav, ka vienā dienā pamodās un cilvēks vairs nevar paiet. Un ilgstošs iekaisums savukārt, kas netiek ārstēts, jā, tas iekaisums turpina veikt savu locītavas iznīcinošo darbu, nedarbu, un noved tātad beigās šis iekaisuma process pāriet nodiluma procesā. Pāriesim uz nākamo slaidu. Par iekaisumiem. Iekaisums var būt gan hronisks vai periodisks. Hronisks tas būs tātad, viņš ir sācies, un turpina, tā kā it kā apārstē, jā, bet tas turpina nepāriet, jā, un šo te locītavu iznīcināt. Var skart gan vienu locītavu, gan vairākas locītavas. Un arī tad lūk, šim te iekaisumiem raksturīgs tas rīta stīvums un ierobežota kustību amplitūda, ja, kad tā īsti nevar iztaisnot roku, kāju. Runājot par hroniskiem iekaisumiem, tādas izplatītākās, protams, to ir arī vairāk šo te slimību, bet izplatītākās ir reumatoīdais artrīts, psoriātiskais artrīts un reaktīvais artrīts. Iekaisuma veidi. Pie psoriātiskā, nedaudz tikai pieskaršos, jā, pie psoriātiskā artrīta šī te locītavu problēma ir cilvēkiem, kuriem ir psoriāze, tāpēc viņam tāds nosaukums. Un runājot par periodisko artrītu, uzliesmo, tad viņam ir pārtraukumi, kaut kāda tāda remisija, jeb tā kā pieklusuma periods, un tad atkal, jā, ar jaunu joni. Jāsaka, ka te ir raksturīga arī tāda lieta, ka ietekmē arī laika apstākļu maiņas. Nu, tad simptomi var nebūt varbūt mēnesi, vairākus mēnešus, pat gadus, bet atkal tas uzliesmojums notiek. Jā, varam pāriet, laikam, uz nākamo slaidu. Tad kristāli izraisīti artrīti. Viens no tiem ir podagra. Tad īsumā par to. Šeit ir problēma tajā, ka podagra ir saistīta ar vielmaiņas traucējumiem, kad locītavās izgulsnēs urīnskābes sāļa, un pseidopodagra. Kāpēc pseidopodagra? Tāpēc, ka šī nevis urīnskābes sāļu izgulsnējumi, bet kalcija sāļu izgulsnējumi. Tātad izgulsnējas. Tāpat arī var sākties pēkšņi sāpes, tūska, karstums, mazliet. Gribēju pieskarties tieši runāt par pseidopodagru. Cilvēkiem ir tāda doma, jā, kad viņiem, piemēram, krakšķi locītavas, tātad man ir pa daudz kalcija. Te problēma ir tajā, ka kalcija var būt arī pietiekami, bet, ja mēs to pārdozējam, vai arī mums pietrūkst kāda elementa, tad cilvēks var pārvērsties par tādu kalcija lelli ar kalciju, kurš ir izgulsnējies asinsvados, tas var izgulsnēties, veidot nierakmeņus, aizsērēt šos te asinsvadus. Un daudzas citas problēmas ar to saistītas, bet kalcijs jūtas, teiksim tā, salīdzinājumu izmantošu, jūtas apjucis, ja viņam nav D vitamīna, ja nav magnija un ja nav K2 vitamīna. K2 vitamīns ir kā šoferītis, kā taksītis, kurš aizved kalciju
un tad savāc kalciju pa organismu un ieliek viņu tur, kur tam ir jābūt, nevis locītavās, un tad palīdz likvidēt osteoporozes procesus, un D vitamīns savukārt ir kā krāvējs, kurš arī ieliek šo te kalciju tur, kur tam ir jābūt, un magnīts savukārt ir nepieciešams tāpēc, lai aktivizētu D vitamīnu. Varam pāriet uz nākamo slaidu. Palīdzība locītavām. Noteikti mums ir jāatceras par pietiekamo daudzumu ūdens, kas mums dienā ir jāizdzer, tie ir 30 ml uz kilograma, svara kilograma katram cilvēkam. Tas noteikti ir attīrīšanas kūres, noteikti ir jākustas. Mērenas kustības ir ļoti vēlamas. Ir slikti gan nekustēties, gan arī, protams, kad kustības ir mokošas, kā piemēram, varbūt liela slodze, es gribēju teikt, kad tas nāk par skādi, par sliktu locītavām. Vēlams. Vēlams arī stiprināt muskuļus, veikt dažādus vingrinājumus, kontrolēt stāju, lai mūsu stāja būtu taisna, te ir ļoti laba nojošana. Tad mums būtu nepieciešama arī traumu profilaksi, tad noteikti būtu jālieto, tīpaši, ja, piemēram, nodarbojas ar tādu lietu kā riteņbraukšana vai braukšana ar kādu citu transporta līdzekli, kas nav mašīna, lai pret arī sportistiem, kas aizsargā, piemēram, ceļgalus vai locītavu, roku locītavas. Kā arī svara samazināšana, tas varbūt arī nav tik vienkārši, bet tas ir ļoti, ļoti efektīvi. Varbūt cilvēkam arī nav tik viegli samazināt svaru, bet tā ir ļoti svarīga lieta, lai atslogot savas locītavas. Varam pāriet uz nākamo slaidu. Tā, par uzturu. Daudz, ko mēs varam savā organismā sakārtot, uzņemot nepieciešamās barības vielas ar produktiem. Treknas zivis, ko iesaka tā diezgan tradicionāli skumbrija, lasis, kur ir omega-3. Dārzeņi. Tīpaši krustzieži, pie kā piedara kāposti, brokoļi, tāpat arī apelsīni, dažādas ogas, olīveļa, ko es vēl gribēju pieminēt runājot par taukvielām. Tauki ir ļoti, ļoti svarīgi taukvielas, jo tās veido mūsu šūnu apvalkus. Bet jāskatās, protams, kādas taukvielas mēs lietām, tā varbūt olīveļa, vēlams augstā spieduma, kāpēc ne šīs pārējās eļļas, kas ir ielietas plastmasas pudelēs, nebūtu vēlamas, tāpēc, ka tās iegūst stipri uzkarsējot eļļu, kas ir slikti organismam. Tāpat skāpiena produkti, kurkuma. Un ļoti svarīgi samazināt cukuru un cukuru jāsamazina būtu, un dažādus produktus, kas ir pārstrādāti, dažādi pusfabrikāti, desas, sakot, tie produkti, ko mēs ņemam rokā, un mums ir jāpēta sastāvs. Varam pāriet uz nākamo slaidu. Tā. Kas tad ar mums notiek, ja mums pietrūkst barības vielu? Tad mēs ēdam nevienalga ko. Vajadzētu ēst nevienalga ko, ka tikai apmānīt kuņģi, bet ir ļoti svarīgi saņemt ar ēdienu ar tiem produktiem mums nepieciešamās barības vielas, kuras ir tieši derīgas locītavām un vispār organismam kopumā. Ja mēs nesaņemam pietiekami daudz ar organismu nepieciešamās vielas, tad skrimslis sadilst plaisā, samazinās, izžūst, it kā izžūst, šī te
locītavu somiņas šķidrums. Jā, Agnese kaut ko gribēja Jā. teikt. Paldies, es ļoti atvainojos, taču šodienas Zooms mums būs divās daļās, jā, tagad mēs, sanāk, mums beigsies pirmā Zooma laiks, tagad mēs iepauzēsim uz šīs te bildītes, jā, atceramies, kur mēs esam, un tajā pašā linkā, kurā jūs gājāt, iesim vēlreiz pa jaunu, labi? Mhm. Jā, Jā, tagad tad, divas minūtes pauzīte ir, jā? jā, labi. Mhm. Tīri tehniski jāpārslēdzas. Tātad visi ejam tai pašā linkā vēlreiz. Rīta.